lasījums no Mateja evaņģēlija 27. nodaļas. Bet aiziedami tie atrada vienu cilvēku no Kirēnas, vārdā Sīmani, toties spieda viņa Jēzus krustu nest. Un nonākuši vietā, ko sauc par Golgatu, tas ir pieres vietu, tie viņam deva dzert etiķi ar žulti samaisītu, un kad viņš to baudīja, tad viņš to negribēja dzert. Un viņu krustā situši tie izdalīja viņa drēbes, kauliņus mezdami, ka piepildītos, ko pravietis sacījis. Tie manas drēbes savā starpā izdalījuši un par maniem svārkiem kauliņus metuši. Un tur tie sēdēja un sargāja viņu, un lika pār viņa galvu viņa nāves vainu, tā rakstītu: šis ir Jēzus, Jūdu ķēniņš. Tad divi slepkavas ar viņu tapa krustā sisti, viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Bet tie, kas gāja garām, zaimoja viņu, kratīja savas galvas un sacīja: tu, kas Dieva namu noplēsi un 3 dienās atkal uztaisi, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, tad kāp no krusta zemē. Tāpat arī augstie priesteri viņu apmēdīja līdz ar rakstu mācītājiem un vecajiem un sacīja: citus viņš pestīs un sevi pašu nevar pestīt. Ja viņš Izrēla ķēniņš, lai viņš nu nokāpj no krusta, tad mēs viņam ticēsim. Viņš Dievam ir uzticējies, lai tas viņu atpestī, ja tas tam tīk, jo viņš ir sacījis: es esmu Dieva dēls. To viņam arī slepkavas pārmeta, kas līdz ar viņu bija krustā sisti. Bet no 6. stundas metās tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai, bet ap 9. stundu Jēzus brēc lielā brēkšanā un sacīja: Elī, Elī, lamā zabahtani. Tas ir: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Bet citi no tiem, kas tur stāvēja, kad tie to dzirdēja, sacīja: šis sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem notecēja un sūkli ņēmis, to pildīja ar etiķi un lika uz niedres, un viņu dzirdīja. Bet citi sacīja: gaidi, lūkosim, vai Elija nāks un viņu pestīs. Bet Jēzus atkal lielā brēkšanā brēcis izlaida dvēseli. Un redzi, priekškars Dieva namā pārplīsa 2 gabalos, no augšas līdz zemei, un zeme trīcēja, un akmens kalni plīsa, un kapi atvērās, un daudz miesu no svētiem, kas gulēja, cēlās augšām, un no kapiem izgājuši pēc viņa augšām celšanās, tie nāca svētā pilsētā un parādījās daudziem. Bet kapteinis un tie, kas pie viņa bija, un Jēzu sargāja, redzēdami zemestrīci un kas tur notika, ļoti izbijās un sacīja: patiesi, šis bija Dieva dēls. Bet tur bija daudz sievu, kas Jēzum bija sekojušas no Galilejas un viņam kalpojušas, tās skatījās no tālienes. Starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkabu un Jāzepa māte un Cebedeja dēlu māte. Bet vakarā nāca viens bagāts cilvēks no Arimatijas, Jāzeps vārdā, kas arī bija Jēzus māceklis. Šis nogāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Tad Pilāts pavēlēja tās dot, un Jāzeps miesas ņēmis, ietina smalkā audeklā un ielika savā jaunā kapā, ko viņš klintī bija izcirtis, un lielu akmeni priekšā kapa durvīm pievēlis, viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija, tās apsēdās kapam pretī. Bet 2. dienā, kas nāk pēc sataisāmās dienas, augstie priesteri un farizēji pie Pilāta sapulcējās un sacīja: kungs, mēs atminamies, ka šis viltnieks vēl dzīvs būdams sacīja: pēc 3 dienām es gribu augšām celties. Tāpēc pavēli, ka kaps stipri top apsargāts līdz 3. dienai, ka viņa mācekļi naktī nenāk un viņu nenozog, un ļaudīm nesaka: viņš no miroņiem ir augšām cēlies, un pēdējā viltība būs sliktāka nekā pirmā. Bet Pilāts uz tiem sacīja: te jums ir sargi, ejiet un sargājiet, kā zinādami. Tie nogāja un apsargāja kapu ar sargiem un aizzīmogoja akmeni. Piektā Mūzes grāmata, 7. un 8. nodaļa. Kad tas kungs Jahve tavs Dievs tevi ievedīs zemē, ko tu ej iemantot,
un izmetīs daudz tautas tavā priekšā, hetiešus, un girgasiešus, un amoriešus, un kānāniešus, un fereziešus, un hiviešus, un jebusiešus, 7 tautas, kas lielākas un stiprākas nekā tu. Un kad tas kungs Jahve tavs Dievs tos nodos tavā priekšā, ka tu tos sakauj, tad tev tos būs pavisam izdeldēt. Tev nebūs ar tiem nekādu derību derēt, nedz viņus žēlot, un tev nebūs ar viņiem laulību slēgt. Savas meitas tev nebūs dot viņu dēliem, un viņu meitas tev nebūs ņemt saviem dēliem, jo tās novērsīs tavus dēlus, ka tie neseko man, bet ka tie citiem dieviem kalpo, un tā kunga Jahves bardzība pret jums iedegsies, un jūs izdeldēs piepeši. Bet tā jums būs viņiem darīt. Viņu altārus jums būs izpostīt, un viņu stabus salauzīt, un viņu elku mežus jums būs nocirst, un viņu elku tēlus ar uguni sadedzināt. Jo tu esi svēta tauta tam kungam Jahvem, tavam dievam. Tevi tas kungs Jahve tavs dievs ir izredzējis, ka tu viņam piederi no visām tautām, kas virs zemes. Tam kungam Jahvem nav tāpēc labs prāts pie jums bijis. Viņš arī jūs tāpēc nav izredzējis, ka jūsu pulks būtu bijis jo liels pār visām tautām, jo jūs bijāt vismazākā no visām tautām. Bet tāpēc, ka tas kungs Jahve jūs mīlējis un jums tur zvērestu, ko viņš jūsu tēviem zvērējis. Tāpēc tas kungs Jahve jūs ir izvedis ar stipru roku un tevi izglābis no vergu nama, no faraona, Ēģiptes ķēniņa rokas. Tad nu tev būs zināt, ka tas kungs Jahve tavs dievs ir dievs, uzticīgais dievs, kas derību un žēlastību tur līdz 1000 augumam tiem, kas viņu mīl un viņa baušļus tur, un atmaksā tiem, kas viņu ienīst, taisni acīs, viņus izdeldēdams. Viņš nekavēsies tam, kas viņu ienīst, atmaksāt viņam taisni acīs. Turi tad baušļus un likumus un tiesas, ko es tev šodien pavēlu, ka tu tos dari. Un kad jūs šīs tiesas klausīsit un turēsit un darīsit, tad tas kungs Jahve tavs dievs tev turēs derību un žēlastību, ko viņš taviem tēviem zvērējis, un viņš tevi mīļos un tevi svētīs un tevi vairos, un viņš svētīs tavas miesas augli un tavas zemes augli, tavu labību un tavu vīnu un tavu eļļu, tavu liellopu augumu un tavu sīklopu vaislu zemē, ko viņš taviem tēviem zvērējis tev dot. Svētīts tu būsi pār visām tautām, neauglīgu nebūs ne tavā starpā, ne tavu lopu starpā. Un tas kungs Jahve no tevis atņems visu neveselību, un jums neuzliks nevienu no niknām Ēģiptes sērgām, ko tu pazīsti, bet viņš tās uzliks visiem, kas tevi ienīst. Un tu aprīsi visas tautas, ko tas kungs Jahve tavs dievs tev nodos, tav acs, lai viņas nežēlo. Tev arī viņu dieviem nebūs kalpot, jo tas tev būtu par slazda valgu. Ja tu savā sirdī sacītu, šīs tautas ir lielākas nekā es, kā es tās varētu izdzīt? Nebīsties no tiem. Piemini, ko tas kungs Jahve tavs dievs ir darījis pie faraona un pie visiem eģiptiešiem. Lielos pārbaudījumos, ko tavas acis redzējušas, un zīmes, un brīnumus, un stipro roku, un izstiepto elkoni, ar ko tas kungs Jahve tavs dievs tevi izvedis. Tā tas kungs Jahve tavs dievs darīs visām tautām, no kurām tu bīsties. Tas kungs Jahve tavs dievs sūtīs viņu starpā arī sirseņus, tiekams tie būs izdeldēti, kas atlikuši un tavā priekšā paslēpušies. Nebaiļojieties no viņiem, jo tas kungs Jahve tavs dievs ir tavā vidū, stiprais dievs, liels un bijājams. Un tas kungs Jahve tavs dievs pamazām izmetīs šīs tautas tavā priekšā, uzreiz tu tās nevari apkaut, ka zvēri laukā pret tevi nevairojas. Un tas kungs Jahve tos nodos tavā priekšā, un tos satrieks ar lielu satriekšanu, tiekams tie top izdeldēti. Un viņš viņu ķēniņus arī nodos tavā rokā, lai tu viņu vārdus iznīcini apakš debes. Nevienam tavā priekšā nebūs pastāvēt, tiekams tu tos nebūs izdeldējis. Viņu elku tēls tev būs sadedzināt ar uguni, sudrabu un zeltu, kas viņiem klāt, tev nebūs iekārot, nedz sev paņemt, ka tu caur to netopi savaldzināts, jo tā ir negantība tam kungam Jahvem, tavam dievam. Tev nebūs negantību ienest savā namā, ka tu netopi izdeldēts tā kā viņi, lai tie tev riebj un turi tos par pilnīgi negantiem, jo tie ir izdeldējami.
Visus baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tev būs turēt un tos darīt, lai jūs dzīvojat un to pat vairoti, un nākat un iemantojat zemi, ko tas kungs Jahve jūsu tēviem zvērējis. Un tev būs pieminēt visu ceļu, pa kuru tas kungs Jahve tavs dievs tevi tuksnesī vadījis šos 40 gadus, ka viņš tevi pazemotu un pārbaudītu, ka viņš zinātu, kas ir tavā sirdī, vai tu viņa baušļus turēsi vai ne. Un viņš tevi pazemoja, un tev lika izsalkt, un tevi ēdināja ar mannu, ko ne tu pazini, ne tavi tēvi nebija pazinuši, lai viņš tev dotu atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa, kas iziet no tā kunga Jahves mutes. Tavas drēbes tavā mugurā nav nodilušas, un tava kāja nav uztūkusi šajos 40 gados. Tad nu atzīsti savā sirdī, ka tas kungs Jahve tavs dievs tevi pārmāca, itin kā kāds savu dēlu pārmāca. Un turi tā kunga Jahves sava dieva baušļus, staigādams pa viņa ceļiem un bīsties viņu, jo tas kungs Jahve tavs dievs tevi ved uz labu zemi, uz zemi, kur ir upes, avoti un ūdeņi, kas rodas ielejās un kalnos, uz zemi, kur ir kvieši un mieži un vīna koki un vīģes koki un granātābolu koki, uz zemi, kur ir eļas koki un medus, uz zemi, kur maizi ēdīs bez trūkuma, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kur akmeņi ir dzels, no kuļas kalniem tu izcirtīsi vaļu. Kad tu nu ēdīsi un būsi paēdis, tad tev būs slavēt to kungu Jahvi savu dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Sargies, ka tu neaizmirsti to kungu Jahvi savu dievu, bet turi viņa baušļus un viņa tiesas un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu. Un tu, kad būsi ēdis un paēdis un labus namus uzcēlis un tajos dzīvosi, kad tavi vērši un sīklopi būs vairojušies un tavs sudrabs un zelts vairojies un viss, kas tev pieder, būs vairojies, ka tava sirds tad nelepojas, un tu neaizmirsti to kungu Jahvi savu dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama, kas tevi vadījis lielā un briesmīgā tuksnesī, kur bija kodīgas čūskas un skorpioni un izkaltušas vietas bez ūdens, kas tev lika izvirst ūdenim no cietas klints, kas tuksnesī tevi ēdināja ar mannu, ko tavi tēvi nebija pazinuši, ka viņš tevi pazemot un pārbaudītu, un pēcgalā tev darītu labu. Tad nesaki savā sirdī, mans spēks un manas rokas stiprums man ir devis šo mantu, bet piemini to kungu Jahvi savu dievu, ka viņš ir tas, kas tev dod spēku mantu dabūt, gribēdams savu derību apstiprināt, ko viņš zvērējis taviem tēviem, kā tas šodien ir. Bet ja tu aizmirsīsi to kungu Jahvi savu dievu un sekosi citiem dieviem un tiem kalposi un tiem priekšā metīsies zemē, tad es šodien pret jums apliecināju, ka jūs niktin iznīksit, kā tās tautas, ko tas kungs Jahve jūsu priekšā iznīcina, tāpat jūs iznīksit, tāpēc, ka jūs neesat klausījuši tā kunga Jahves sava dieva balsī. Ījaba grāmata, 7. nodaļa. Vai cilvēkam nav kaķis virs zemes, un vai viņa dienas nav kā algāģa dienas, tā kā kalps ilgojas pēc ēnas, un kā algādzis gaida uz savu algu, tāpat man nākuši daudz bēdīgi mēneši, un grūtas naktis man ir piešķirtas. Kad apguļos, tad es saku, kad atkal celšos, un vakars vilcinājis, un man apnicis mētāties gultā līdz gaismai. Mana miesa ir apsegta ar tārpiem un vātīm, mana āda sadzīst un čūlo atkal. Manas dienas ir ātrākas nekā audēja spole un beidzas bez nekādas cerības. Piemini, ka mana dzīvība ir vējš, un mana acs labuma vairs neredzēs. Acs, kas nu mani redz, manis vairs neredzēs. Tavas acis uz mani skatās, un es vairs neesmu. Mākonis iznīkst un aiziet, tāpat, kas kapā nogrimst, nenāks atkal augšā. Viņš neatgriezīsies atkal savā namā, un viņa vieta viņu vairs nepazīs. Tātad es savu muti neturēšu, es runāšu savās sirds bēdās, es žēlošos savā sirds rūgtumā. Vai tad es esmu kā jūra vai kā liela jūras zivs, ka tu ap mani noliec sardzi? Kad es saku, mana gulta mani iepriecinās,
manas cisas atvieglinās manas vaimanas, tad tu mani izbiedē ar sapņiem, un caur parādībām tu mani iztrūcini, tā ka mana dvēsele vēlas būt nožņaukta, labāk mirt nekā tā iznīkt. Man ir apnicis, man netīk mūžam dzīvot, atstājies jau no manis, jo manas dienas ir kā nekas. Kas ir cilvēks, ka tu viņu tik augstu turi, un ka tu viņu liec vērā, un viņu piemeklē ik rītu, viņu pārbaudi ik acu mirkli? Ka tu nemaz no manis neatstājies, un mani neatstāji ne siekalas ierīt. Ja esmu grēkojis, ko es tev darīšu, tu cilvēku sargs? Kāpēc tu mani esi licis sev par mērķi, ka es sev pašam kļuvis par nastu? Un kāpēc tu manus pārkāpumus nepiedod un neatņem manu noziegumu? Jo nu es apgulšos pīšļos, un kad tu mani meklēsi, tad manis vairs nebūs.